Esmu Arita. Viss atkal ir Ečīku atkalnā nomalē, tātad es esmu Ečīku atkalnā, tūlītās būs 3 gadi. Un viss sākās pa solītim ar kultūras dzīvi, vispirms ar koprats telpām. Un tad es sāku just, kad vairāk gribās vērties vaļā, kas varēja daudz ko iedot arī citiem. Un tad bija tāvi uzaicinājumi, Kaspar, kur jau bija kā gadu, bet es īpaši visu laiku skerēju un tā. Un tad bija tas idejais pavasarī, beigās, kuras es sajūtu. Jā, ja man ir, ja es tur tikšu, tad es tur būšu, un es tur tiku, biju, un tā bija tā sapulce, kur aizsākā, kur bija tieši es saruna par brošu izstādi, un tad tā nejauši, minējās arī par radošu darbnīcu, kur es nebiju pat iedomājusi, bet vispār neko nebiju iedomājusi, un man pajautāja, vai es to uzņemšos, teicu, jā, un tas arī aizsākās. Ja tu jau tās, kā es jūtos, un ko es no tā gūstu, pirmām kārtām iederību apkaimē, un to, ka cilvēks nav viens, kā tāda kaimiņa būšana, dalīšanās ar to, kas ir man, un saņemšana to, kas ir citiem. Kaut kā tā. Bija vienkārši impulss. Es braucu garām, es atceros, ka tu biji ielicis, ka ir. Es paskatījos, pulks itenī, paspēšu, nepaspēšu, ja paspēšu, tad es tur būšu. Tas bija vienkārši impulss. Tur nebija saņemšanās. Tā bija ļaušanās. Mājīgums, atvērtība. Jā. Kaut kā tā. Ir jau tā, kad jūtu tādu kā mājīgumu, kā viesmīlību, kā tu esi savējais, tad rodās tā atvērtības un tā savējā sajūta, un ka var arī darboties, ka var būt derīgs arī vēl var būt. Un jā, tā arī bija. Un tas, kad pateicoties arī visi atkaļiem, kur ir tas pirmā sajūta, kad cilvēks nav viens, ka cilvēkam ir jābūt kopā, cilvēks nav tikai darbs un mājas, ka eksistē arī kaut kas ārpus, un ka to ārpus var arī kopā radīt. Un, ja ir auglīga, augsta, ja ir atvērta apkārtējā sabiedrība, un ja ir tā pamudina, kad būs, kas palīdz, ja kaut ko vajadzēs palīdzēt, tad jā. Kā jau es minēju, ka ir tā piederības sajūta, it kā ja cilvēks var būt viens, bet ja ir iespēja sevi izpaust, un tas, kad kopā ir spēks, un Ečīku atkalnā tā viesmīlība, tā atvērtā tāda kaimiņa pleca sajūta, nāc un dari, tu esi gaidīts,
darbojies, ja tev ir kaut kas vajadzīgs, mēs palīdzēsim. Un tas jau ir tas, kad es sākot ar to mazumiņu, es jūtu, kad es varu vairāk dot no sevis, un ka var iekļauties, ja ir vajadzīgs vēl kaut kas no manis, es vēl dotu, un es zinu to, ka kad ja man arī kaut ko vajadzēs, es varēšu pazvanīt te pašai Agnesei, tev pazvanīt vai Vijai, kur es tur pazīstu. Tā ir tāda kaimiņu būšana. Un kopā tas ir tas, kad ir tā kā valsts valstī. Kad tā valsts sākās no mums. Un ja mēs varam sakārtot un ar pilnu atbildību būt savā apkaimē, tad mēs varam arī to pašu nepieprasīt, bet arī tā kā valsts sākās ar mums, tātad tas arī aug un tas tā kā iespējojās, ka tas arī pārnesās arī uz lielāku struktūru. Es piedzīvoju sevi Čiekurkalnā. Es caur jums sevi piedzīvoju un es vēroju, kur tas aizvedīs. Tā tas ir. Visi etkaļos ir cita paudze, un šeit visi etkaļos ir, es pateikšu, kas ir Čiekurkalnā. Tur jau cilvēkiem ir, labi, viņi nāk no citas pasaules, pārsvarā. Un ir kārtīgs darbs, ir ģimenes, ir savus dzīvesvietas, un tur ir interesanti arī redzēt, es sajūstu, kā citi, kuriem jau ir sava dzīves pieredze, un apmēram manos gados, sākot no 45 un augstāk. Tur ir apjoms savādāks, tur tā ebošanās ir savādāk. Es pašlaik realizējos. Kā es teicu, es piedzīvoju sev, un es vēroju, kā es jūtos. Es 48 gadus bijusi viena savā mazajā pasaulītē, un atklāju, pateicoties visakaļiem, kad viens atkarotājs, bet arī nav jāatkaro, bet tas, ka kopā ir spēks. Un, jā, vai ir vajadzīgi citi cilvēki? Jā. Ir vajadzīgs būt vienam, gan arī tad, kad pietiek būt vienam, tad var iziet arī ārā. Un atkal aiziet atpakaļ vienam. Es jau mazliet iepriekš minēju, kad nav jācīnās. Tas bija tā filozofiski. Jā. Tas bija, es sanāk, es cīnījos. Tagad es biju viena. Tagad ejot darbībā, tā nav cīņa. Tā ir virzīšanās, piedzīvošana, darbošanās, kādas kopīgas idejas vārdā, tā kā vērojot. Cik ilgi ir kopīga ideja un kad tas formējās savādāk. Tad, kad es esmu, man ir interesanti, piemēram, Čiekurkalnā, tāpēc, ka atnākot šeit, Vieskaļos, man bija interesanti.
Man ir interesanti cilvēkos ir būt, es atkal atkārtošu, bet es pateikšu jau konkrētāk, es piedzīvoju sev. Man ir ļoti interesanti vērot caur citiem sevi un esot cilvēkos es augu. Es veros vaļā, es augu un caur to es varu dot vairāk. Un pat es nezinu, kur tas var viss aizvest, tā ka es baudu procesu. Šodien es esmu te, rīt es esmu kaut kur citur būt. Nezinu, bet kamēr esmu te, ja es ko varu dot, un pretī es arī gūstu, jo dodot es arī gūstu. Tas ir tas. Jā, es esmu bijusi nodēšanas treniņos, es arī nodēšanas pasākumos. Cilvēkam ir nepieciešams tā drošā vide, kur var izteikt to, kas viņam ir uz sirds, zinot to, ka viņu atbalstīs, ka viņam uzreiz neskries virsū, un ka tas tiks arī tā saprasts, vai arī ko pateiktu, bet tas viss tā uz mīlestību tādu, uz cilvēku mīlestību balstīts. Bet tas ir vajadzīgs. Jo tā mēs ieraugam katra nianses. Un arī savas nianses. Tas mani potens vaļā. Es redzu, es varu arī šito, es varu arī to. Jā, tas ir, es iepazīstu sevi. Un ko tas dod miedarbību dziļāk. Es tikai maliņā, es jau neko jūs tur dzīvojat. Es tā maliņā pastāvēšu. Tā bija senāk. Ārā pasaulē mums ir iemācījuši cīnīties par karjera, ka ir konkurence, ka ir jācīnās, kad nedod Dievs kāds kaut ko no citu ne tā, ka tu aizēji mājās, tu aizslēdz aiz sevis durvis un tu paliec viens. Esot apkaimē un ejot arī dziļāk un arī tādā komunā un ejot dziļāk sevis izzināšanā, vairāk es saprotu, ka nav konkurences, ka vienkārši vai dalīties, ka katrs ir ar savu enerģiju un arī un katram ir tiesības būt tāda, kāds viņš ir. Un tas ir pienesums. Galvenais ir nebaidīties, iet, darīt, būt, ļauties un iet ar atvērtu sirdi. Un ja kaut kas nav tā, tas ir, kam tas nav tā. Un ko es nepārmest, jo darīt tieši tajā brīdī tik daudz, cik var izdarīt, un pieslīpē varēs pēc tam, jo tajā brīdī, kas ir izdarīts, tas bija tas labākais, ko varēja izdarīt. Bet iet kopā, un nav tie citi, esam mēs. Nav kā viņi tur tā. Ir jāiet un ir jādara. Bet jāsajūt ir. Tāpat tas, kā ejam, un tad, kad
mūsu kopīgais ceļš ir beidzies, tā kā es, piemēram, es esmu izdarījusi visu, kas man bija jāizdara, tad tas ceļš ies citur. Vai arī varam iet un darīt, un ja jūtu, kad otrā pusē nav tas īstais, nepārmest tam otrā, kāpēc nepieņem, varbūt iet vai nu ar kaut ko citu, bet sajūta, ka iet ir citur. Un nav jācīnās. Tāpēc, ka ikdienas rutīna, vāveres, tas ritenis, ka tas ir jāpelna, ir jāiet uz darbu, jo nebūs nauda, un tad es pārguris un tad atnāc mājās, un tad tā ievelies. Un kultūras dzīve ir tā kā izraušana no ārpus rāmjiem. Tā kā es apurinātu, vai izējam ārā. Izējam. Un kad nav tikai mājas darbs un televizors vai internets, kad tā īstā dzīve notiek ārā, jo tagad aizvien vairāk dēļ interneta depresijas ir vairāk, jo cilvēks tomēr nav viens, viņam ir tomēr vajadzīga tā sabiedrība ar kādu parunāt, kad vajag kopā ārā pasēdēt. Un tāpēc ir tā kultūras dzīve domāt. Un tāpēc ir tā kopā darbošanās, jo tur ir tā miedarbība un tur ir tā enerģijas apmaiņa. Jo internets un vēl skatīties ziņas, ka tas viss atņem, ir mūsu enerģija. Un ļoti labi ir dzirdēju ļoti labu frāzi. Šodien visdārgākais tāds, ka ir mūsu enerģija. Kurš paņems mūsu enerģiju? Ziņas par karu, ziņas par nodokļiem, vai tomēr kopā būšanu un ir priecāties kopā darīt. Es esmu teksta etilniece, nodarbojos ar dažādu veidu izšūšanu un ar dažādiem darbiem. Jā, es sanāk biju, centos iet tā kā biznesā, kad ir jātaisa vairāk, un tad tagad man ir izdevies izkāpt ārpus tā, un es tagad sāku dalīties ar to, ko es māku, un es arī mācos dalīties, un es vēroju cilvēkus, kas viņus uzrunā, kā viņiem darboties, un tas arī ir citas iemaņas, un tas atver kādas citas iespējas, jo, ja mēs domājam, ka nav viss statisks, kā mēs darbosimies, cik mēs daudz ieliekam mīlestību tai ikdienas darbā, un tas maina daudz ko. Tas ir netvaram vērot, tas tā skan tā diezgan čau. Arī šīs mājas nav statisks. Tas viss mainās. Un ir tāds amazing vērot, jā, viss ir atkarīgs tikai no manas domāšanas. Lai top.